Labdien, mani sauc Arta. Mani sauc Leina, Sabīne, Marta, Gerda. Un mēs esam no Bulvēras novada vidusskolas. Mēs piedalījāmies Erasmus Plus projektā, domājot globāli mācēties būt par uzņēmējiem Eiropā. Projektā man visvairāk patika tas, ka Kauna tiek ļoti modernizēta un viss pilsētā tiek atjaunots. Man visvairāk patika veidot biznesa modeļus. Man visvairāk patika apmeklēt dažādas darbnīcas. Man visvairāk patika apskatīt dažādus vēstures objektus. Palikt viesdienos, jo tā bija lieliski iespēja iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Runājot par skolu, diemžēl mums nebija iespēja pilnvērtīgi iepazīt Kaunas Vēršļu ģimnāziju, jo ēkā notika renovācijas darbi. Tomēr par spīti tam mēs guvām ļoti pozitīvu iespaidu par skolas atmosfēru. Gan skolēni, gan skolotāji bija atsaucīgi, draudzīgi un pretīmnākoši. Viens no lielākajiem uzdevumiem visas nedēļas garumā bija veidot biznesa modeļus. Pirms uzsākām darbu, mēs vispirms ieguvām ieskatu par to, kā tas var izskatīties no paša sākuma. Mēs iesaistījāmies lekcijās ar profesoriem, kuri sniedza dažādus padomus un dalījās ne tikai teorētisko daļu, bet arī ar saviem pieredzes stāstiem. Šeit mēs ieguvām lieliskus pamatus biznesa modeļu veidošanai, jo iepriekš neviena no mums nebija saskārusies ar šāda veida uzdevumiem. Kā arī komunikācijas prasmes šeit bija noderīgas, lai nodotu savu ideju komandas biedriem un prezentējot rezultātu visiem pārējiem. Lai veicinātu radošumu un pasniegtu savu ideju citā veidā, katrai komandai bija jāizveido īss reklāmas video jeb tīzeris. Tas bija labs veids, lai uzlabotu svarīgās uzņēmēju darbības prasmes, spēja pārliecināt, pārdot un efektīvi prezentēt savu ideju. Nedēļa bija piepildīta ar dažādām darbnīcām gan skolā, gan ārpus tās. Tāpat arī mēs devāmies uz Kaunas Tehnisko universitāti, kur guvām ieskatus par dažādu sadzīves produktu pārstrādi. Vēlāk arī piedalījāmies lekcijā, kuras mērķis bija aprites teorijas izstrāde. Bijām arī zinātņu centrā, kur bija dažādi eksponāti un paraugi, kas demonstrēja cilvēku ietekmi uz apkārtējo vidi un ne tikai. Vispilgtāk man atmiņā palika zemestrīču simulators, kas ļāva izjust, kā ir būt zemestrīcē. Kauna mani patīkami pārsteidza. Tā ir pilsēta ar īpašu raksturu, kur sajūtama gan bagāta vēsture, gan rodas radošs gars. Ļoti iepatikās Santakaus parks, kur satiekas Nemūna un Nere. Zaļa un plaša mierīga zona. Netālu lejas senā Kaunas pils, kas aizved viduslaiku noskaņās. Pilsētas centrā izceļas Nepriklausomības laukums un Kaunas drāmas teātris, viens no vecākajiem Lietuvā. Staigājot pat Laisvas aleju, var just pilsētas dzīvo, bet mierīgo atmosfēru. Koku rindas, kafejnīcas, māksla visapkārt. No Leksto skatu torņa paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu. Tilti, baznīcu toņi un upesloki. Lietuviešu kultūra ir klātesoša visur. Arhitektūrā, valodā, ēdienos. Nobaudīju cepelīnus un augsto biešu zupu. Ceļojuma kulminācija bija Tarakai pils, pasaku celtnē uz ezera salas. Īpaši skaista un iespaidīga vieta. Kauna noteikti ir vieta, kur gribētos atgriezties. Tur sastopams miers, skaistums un bagāts kultūras mantojums. Dzīvošana viesu ģimenē Lietuvā projekta laikā bija mana pirmā šāda veida pieredze. Sākumā jutos nedaudz satraukti, jo viss bija jauns.
cita vide, cilvēku un ikdienas ritms. Tomēr ar laiku es sāku justies kā mājās. Mēs kopā vakariņojām, runājām par dažādām tēmām. Šī pieredze man palīdzēja kļūt drošākai, atvērtai un labāk izprast citu kultūru. Tas bija ļoti sirsnīgi un vērtīgs laiks, ko vienmēr atcerēšos. Vēlamies teikt arī milzīgu paldies visiem skolotājiem, jauniešiem, viesģimenēm un citām iesaistītajām personām, kas padarīja šo piedzīvojumu vēl krāšņāku. Ceram jūs satikt kādreiz vēl.